ja visu laiku aizmirst, kas jādara. Pārceļoties uz Vāciju, es vāciski pratu pateikt tikai 3 frāzes – jā, nē un nav ne jausums. Ar to, protams, bija par maz, lai atrastu darbu. Sapratu, ka jāsāk intensīvi mācīties valodu. Tā nu sāku ikdienā biežāk lietojamiem vārdiem. Sarakstīju tos uz līmlapiņām un, piemēram, vārdu radiators pielīmēju pie radiatora virtuvē. Tāpat darīju ar vārdiem karote, skapis, tēkāna, izlietne, toaletes pods un tā tālāk. Kā noprot, viss dzīvoklis man bija nolīmēts ar dzeltenām lapiņām. Izskatījās muļķīgi, taču šādi jau pāris nedēļu laikā biju apgūs ikdienā nepieciešamos vārdus un nu bija vieglāk atrast darbu. Gudri šo metodu sauc par kognitīvo distribūciju, bet realitātē tas nozīmē savā apkārtnē izlikt dažādas atgādinājumus par to, kas jādara. Piemēram, pielīmēt kalendāru pie sienas, uzrakstīt uz lapas mērķus un turēt to uz galda, izmantot kalendāra aplikāciju telefonā, ievietot atgādinājumus telefonā kā modinātāja zvanus, pajautāt, lai kāds uzticams draugs piezvan konkrētajā brīdī, vai pat palūgt vecākiem pamodināt konkrētajā laikā. Aizmiršana ir pilnīgi dabīgs process, jo smadzenēm ir jāatbrīvo vieta visam jaunajam, un tas, ko ikdienā neizmantojam, tiek aizmirsts. Tāpēc mums katram ir jābūt apķērīgam un jāizveido dažādi atgādinājumu sistēmas svarīgajai informācijai. Atgādinājumi parasti iedalās 3 pamatkategorijās. Pirmā ir lokācijas atgādinājumi. Tie saistīti ar vietu, kurā mums jāatceras kaut kas konkrēts. Vēl šis var būt saistīts ar to, ka uzvedamies atšķirīgi mājās, skolā, sabiedriskajā transportā, pie draugiem vai ģimenes viesībās. Kad redzam un atpazīstam konkrēto vietu, tā mums atgādina par to, ka jāatceras, kā uzvesties. Laika atgādinājumi. Šajā gadījumā nav svarīgi, kur tu atrodies. Atgādinājumi telefonā laikus atgādina par to, kas, kur notiks vai jādara. Šeit ir svarīgi pirms tam parūpēties par atgādinājumu ieplānošanu. Un trešais ir situācijas atgādinājumi. Piemēram, daži skolēni mājas darbus izpildīt atceras tikai gaidot skolas koridorā īsi pirms tie ir jānodod. Koridors un starpbrīdis strādā kā atgādinājums par nepaveikto darbu. Nav tik svarīgi kādas metodas izmantot, lai sev atgādinātu par svarīgām lietām, bet gan tas, ka to izdari. Man patīk šo metodu dēvēt par parūpēties par sevi nākotnē. Es ļoti bieži mēdzu aizmirst, tāpēc, kamēr vēl atceros, izveidoju sev dažādu veidu atgādinājumus, lai tie man dod ziņu, kad tas būs nepieciešams. Iespējams, tu pats atklāsi jaunas metodas, kuras tev strādā vislabāk. Uzdevums. Kurus uzdevumus vai darbus tu parasti aizmirsti izdarīt? Padomā, kur tos varētu pierakstīt un novietot tāpā, tā, lai šī lapiņa atgādinātu par to, kas tev ir jāpaveic. Man pašam mājās izprintēts kalendārs atrodas pie durvīm. Kur atrodas tev?